Flex test, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk, jā. Šitie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Esiet sveicināti sporta raidījumā Flexis. Pavasaris tuvojās, motoru rūkoņi paliek arvien skaļāk. Un arī Go3 platformā motorsports būs tik daudz, kā vēl nekad. Un pie mums šoreiz dzīvo arī motorsporta karalis. F1 jau šajā nedēļas nogalē. Bahreins lielā balvas izcīņa. Un tom, par ko gan labāk? Par F1 sarunāties, kā ar mūsu komentētājiem. Jānis Janševis, Ģirs Timrots ir klāt arī te pie mums studijā, kungi. Prieks jūs redzēt, un tad reiz tāds labas sajūtas pirms gaidāmās sezonas. Jums arī droši vien vispirms labrīt, un uzreiz pēc tam tās sajūtas pirms šīs sezonas, jo viss tā strauji tomēr ir atnācis, ne? Nē, sajūtas ir kolosāls. Tāds brīnišķīgi. Jā, tāds satraukums priecīgs un stress arī zināmā mērā. Ir sasodīti interesanti. Ir stress? Protams. Par ko ir stress? Man nav stress pagaidām. Man būs stress droši vien sestdien, kad es cerēšu, ka Maks Verstapens nebrauks visiem tik tālu pa priekšu, bet visā citā man pagaidām stresa nav. Lūk, tas ir būtiski atcerēties, ka sestdien ir jāskatās tās sacīkstes. Nevis nedēļas nogalē kaut kad svētdien noskatīsies. Nē, sestdien jau būs jāskatās. To nedrīkst palaist garām uzreiz, tad arī jāpiemina TV6. Mēs skatīsimies arī sacīkstes sestdien. Lieliski dāvana visiem mums sporta līdzjutējiem, pirmās formulas līdzjutējiem. Bet kāpēc sestdien uzreiz? Kāpēc sestdien? Tāpēc, ka tiek svinēts Ramadans, un pirmie 2 posmi gan Bahreinā, gan Saudarābijā ir sestdien. Kungi, es gribēju jums savukārt pajautāt jau pašā sarunas sākumā. Jums nav tāda neliela sajūta, it kā jums pašiem vajadzētu sēsties pie mašīnas stūres nedēļas nogalē, jo, man liekas, intervija tur, tāds raidījums uz rādio tur, 900 sekundēs jums vēl sarunāts nākt runāt par formulu. Bet tas ir tieši tik interesanti, ka visiem gribas zināt. Mēs jau esam runājuši, tā skaitā ar dažiem no klātesošajiem. Pirmām kārtām tā pauzīte ir pietiekami liela, otrām kārtām tā pauze nav tik liela, jo jums bija elektriskā formula. Tā skaņa varbūt citādāk bija, varbūt tas ir tā kā braucot uz meža parku. Cīņas, iespējams, bija vēl dulākas. Cīņas dulākas, un kā izklausās Ģirta balss tepat blakus, es neesmu aizmirst. Pirmā formula. Pēdējā reiz pirms 7 gadiem kopā komentēja tieši pirmo formulu F1. Tajā gadā. Jā, bija 17. Man liekas, 17. Jā, plus mīnus tas laiks. Plus mīnus, jā. Jā. Tagad tā pauzīte pa vidu ir bijusi, mēs jau runājam pie elektroformulu. Vēl kaut kas bija kopā, ko jūs komentējat par šo laiku, ja? Bet kombinācijas jau savējās, tur komunikācijas jau nav aizmirsušās. Ja? Jums jau savā starpā tā ķīmija ir izveidusies. Pagaid, kura gada jūs sākāt? Uzreiz te sākam. No pagājušā gadsimta 90. gadu vidus. Kad tu tā pasaki, tad liekas, ka tad vispār mašīnas eksistē. Tur labāk neskaidri. Tur sanās tas cipars tik liels. Motori vēl nebija no modes, un tad sākās. Nedaudz par to vēsturi, par 90. gadu vidu. Kā notika, kā komentētājs gatavojās sporta pārraidē 90. gadu vidu? Es sāku komentēt 2016. gadā, līdz ar ko man ir grūti iztēloties, kā to darīt 90. gadu vidū, kad es nevarēju paņemt telefonu un atrast principā visu, ko man vajag, kas man ienāk prātā. Tu varēji aiziet uz kiosku, nopirkt žurnālu un apskatīties, izlasīt analīzi par to, kas notika pirms 4 posmiem. Kaspar? Ātrāk jau nepaspēja nodrukāt. Es domāju, ka man sieva nav visus tos F1 Racing žurnālus likus izmest ārā. Dažādus citādākus žurnālus, pārraides, atmiņas, pieraksti un tā tālāk un tā projām. Mums ir jautājuši ar Ģirtu arī par tēti krustēvu pirmajai formulai Latvijā, un es to nosauktu, lai viegli smilts Edgars Kulti. Kā tajā laikā bija rakstīts? Tad mums vēl bija žurnāli, mēs jau kaut kur braucām ārpus Latvijas un tā tālāk un tā projām. Varēja pasūtīt žurnālus. Edgars Skulti, kad sāka rakstīt padomju jaunatnē stūri tavās rokās, tad nebija, tur ne telefona nebija, sāksim ar to. Toreiz uzgriezt. Pašā rītā uzmātā brīdī laikam. Tā kā... Bet principā tie bija žurnāli, no kurienes jūs ieguvāt informāciju? Internets jau radās, tā kā kaut ko varēja atrast. Kaut kur pirmie astniņi, jā. Fórumiņi kaut kādi bija, cilvēki dalījās, ja? Žurnāli, ziņas, televīzijas. Tomēr es jau strādāju ziņās arī. Tur kaut
jau kaut kādi pirmsākumi bija. Tāpatās, ka televīzijā, tur bija tā televīzija LNT, un tur tāds 10 minūtes tika sataisīts par pirmo formulu, to, ko aģentūras iesūta. Gan par treniņu braucieniem, gan par kvalifikāciju, gan par sacīkstēm. To video materiālu varēja izspiest tajā laikā uz apmēram 10 minūtēm. To mēs rādījām LNT. Un kā gatavošanās notiek autosporta sacensībām mūsdienās? Mūsdienās tu vari atrast jebko. Jautājums ir par to, kādu stāstu tu spēj izstāstīt, jo informācija ir pieejama katram un jebkurā apjomā, cik vien cilvēkam ir vēlme interesēties. Kopā tas, ko Girs pateica, kāds nav sajūsmā, bet tas moto ir tāds, ja tev vajag katru milimetru, katru svariņu, katru krāsas spektru, tu to atradīsi. Un skaidrs, ka principā mums būtu jākomentē tā, lai neviens nepaliek bešā, neviens nepaliek neapmierināts. Bet kopumā visvairāk mēs komentējam sacīkstes, kurš piebrauc, kurš aizbrauc, boksos, ir ritenis klāt, nav ritenis klāt, un tā tālāk un tā projām. Tur ir mazāk mums tie milimetri, krāsu spektri un tā tālāk. Bet es atceros vienu posmu, pats ar baudu viņu noskatījos visas 4 stundas. 2011. gads, man liekas, tas bija Kanāda, lietus, problēmas, viss pārējais. Tur tu nepateiks, kurš kādu riepu nomainīs, bet tur jums bija sagatavots tāds mājas darbs, man liekas, ka jūs tur tās 2 stundas bija pauze, man liekas. Bija sākums, kaut kāds avārijas, kaut kas tāds tur. 4 stundas kopā. Kāda mājas darba mums nebija. Jūs tur uz vietas savas atmiņas cēlāt ārā. Sacīkstē. Nē, bet toreiz bija ļoti labi. Es sēdēju, klausies pie televizoru, nosēdēju visu to vakaru. Tur mēs kaut kāds vietējo putnu sugas varējām izpētīt, kas tika rādīti, papīra kuģīšu sacensības, kuras mehāniķi laida tai ūdens straumē, kas tecēja caur boksiem. Tur viss notika. Gids ir talantīgāks, viņam ir mazāk mājas darbi. Man ir vairāk mājas darbi. Man šiem gadījumiem, kad ir tātad Kanāda, vēl ir bijusi Brazīlijas slapjā kvalifikācija, un vēl ir bijusi Beļģijas lielās balvas izcīņa, kur Girtām mašīnā braucot uz komentēšanu. Un tad pirmajā līkumā bija milzīga avārija, un tad savukārt man bija nevis putniņi, pēķītes un tā tālāk un tā projām. Man bija atlūza stundu vārds Spā Frankošam trasē. Tu viens komentēji to posmu? Es tikmēr vācu savus mašīnas atlūzes kaut kur pa Dzirnavielu. Katram savas atlūzes bija. Tie bija tie sarežģītākie posmi, kas ir bijuši jums karjerā, kas jākomentē, vai ir kaut kā cita, kas reiz nāk atmiņā. Protams, ir milzum daudz sacīkstes aiz muguras, bet... Es saku, ka tā sarežģītākā man bija Brazīlijas kvalifikācija, tāpēc, ka tur ik pa 15-20 minūtēm tev pārliek to laiku, sāksies kvalifikācija vai nesāksies. Un principā, man liekas, ka gan kā vieglatlētikā, tā šajā ziņā komentēšanā, ja es zinātu, ka man ir jārunā 2 stundas, šādi vai citādāk, es iespējams norunātu, un es galvā to materiālu runāšanu sadalītu. Tā, ka tev ik pa 15-20 minūtēm tevi atmet, neizšaut visu, atstāt kaut ko rezervītē, tā vismaz man bija tā kvalifikācija. Džek, kā jums liekas, kur ir tas F1 fenomens Latvijā, kur tas slēpjās, ņemot vērā, ka vismaz man liekas, mums Latvijā sporta pasauli pa lielam interesē tad, ja mums tur iet labi. Stanley Kaus mums paliek aktuāls, ja kāds latviešu hokejs tur tālu aizspēlējās. Basketbolam mēs lielāku uzmanību pievēršam tad, kad vai nu mūsu izlasē iet labi, vai mums ir bijuši spēcīgāki klubi, kā savulaik, kad Barons triumfēja Eiropā. Tāpēc mēs mīlam Rēnes sportu, jo mums tur ir sasniegumi. F1, lai Latvijas startētu F1 labi, tagad mēs tā kā klusībā tā ļoti klusām, nevienam neko skaļi nesakot, ceram un turam visu cīši, ka mums varētu būt, bet tā reāli... Tāpēc mums neiet, ka mēs tā klusu cerot un nevienam neko nesakot ceram. Nē, mēs gaidām, kad būs. Kur ir tas fenomens? Teiksim tā, F1 neviens latvietis pagaidām nav bijis, bet F1 ir viens no noteikti populārākajiem sporta veidiem Latvijā. Tas vispār ir viens no populārākajiem sporta veidiem pasaulē. Tas ir tops, tas ir pats augšējais plauktiņš. Un ne visiem ir braucēji. Jā, un lielākā daļa no pārējiem sporta veidiem, ko tu pieminēji, ir komandu sporta veidi, kur ir viens pret otru, viena komanda pret otru komandu, mūsējie pret tiem citiem vai manējie pret tiem ienaidniekiem. Tur ir vieglāk identificēties. Šeit savukārt katram ir iespēja atrast to savu, kam viņš jūt līdzi, un tur vairs nav būtiski, vai tam braucējiem ir tāds pats karoks, kā man vai nav. Ja man šitas čalis vai šitā komanda patīk, tad es viņiem sekoju līdzi un jūtu līdzi. Varbūt tā ir tā ekskluzivitāte, jo tomēr ir
ir tikai 20 braucēji. Nu, un tas ir pats krējums. Nu, Man pirms ekskluzivitātes ir tie bīdītāji, ja tā varētu teikt. Ja nekļūdos, tie bija 80. gadu vidus, kad Edgars Skulta sāka rakstīt. Nezinu, kas notika Lietuvā un Igaunijā. Es, protams, ka nevaru palasīt, kas notika pie viņiem. Bet Edgars Skulta bija tas, kurš, kā jau es teicu, kā viņš uzzināja informācijas, nezinu, bet tur otrdienā, trešdienā vai ceturtdienā pēc, un turklāt ne pēc katra posma bija par pirmo formulu. Nu, tad 90. gadu vidū, es domāju, ka jau slavenais režisors Juris Poškus, mēs braucām uz Kannām pakaļ tām televīzijas tiesībām, lai LNT parādītos. Es jau stāstīju, tur vajadzēja pabīdīt, lai vispār to pirmo formulu rāda. Un tad es domāju, ka ir nosekts pietiekami plašs spektrs. Kur mums ir super komentētājs Timrods, un tad ir Aldis Putniņš, kurš, es domāju, ka varētu būt zinošākais Latvijā podkāstos, informācijās, lūk, par katru to riepiņu, vai tur gaisa atveri izmainīsies pa centimetru uz vienu vai uz otru pusi. Cik sver krāsa? Krāsa tātad kopumā sver 300 gramus, ja visu formulu nokrāso. Ja nenokrāso, tu iegūsti 0,03 sekundes. Visas tās lietas nosedz, un Latvijā latviski var uzzināt arī kvēlākai pirmās formulas fani. Labi, par to troksni mūsējo cerībām. Tu saka, jābūt skaļiem. Tad kam ir jānotiek, lai mēs sagaidītu? Esi skaļš tagad, Štolcermans, jā? Es gribētu teikt, ka Štolcermans šobrīd ir ļoti, ļoti tuvu tam, lai jebkurā brīdī varētu izšaut uz F1. Tur, protams, ir miljons dažādu apstākļu, sakritību un fenomenālai veiksmei jābūt, lai tas notiktu, bet tas attiecas uz visiem, jo tur ir tikai 20 vietas. Bet viņš ir ļoti tuvu tam, lai būtu tajā slānī, no kura var izraut, jebkurš var izraut ārā. Un cik bija saruna par to, par tirgu, par Latviju mazais tirgus, vai tiešām mēs varam dabūt kaut kādu dalībnieku, jo mēs skatāmies uz tiem... Tas ir viens no ļoti, ļoti daudziem argumentiem un apsvērumiem, kādēļ tam... Es domāju, tas nav izšķiroši. Nav vairs izšķiroši. Vismaz agrāk likās, ka tas ir viens no galvenajiem faktoriem. Tas tirgus, kas tev ir bāze apakšā, mēs skatījāmies tiem pašiem, nezinu, Vācija, tas nav tāds piemērs, bet tāpat Polija jau ar savu kubicu, ilgi viņas tūtē mēģināja dabūt iekšā. Mums ir Dānis, mums ir Somi, mums ir, viss kaut kas ir, kas arī nav, nekādas impērijas gal galā. Par Štolcermani tu teici, ka tur ir, principā, miljoniem dažādu aspektu, kam ir jāsaslēdzās, un viņš varētu izšaut. Cik biezi ir tas slānis, kurš varētu izšaut? Kā tu domā, aptuveni, cik pasaulē ir tādi Štolcermana līmeņa braucēji jaunie, kas, ja viss saslēdzās, var izšaut? Apskaties, F2, F3, F4 būtībā. FE, Formula E. Mums ir Devries parādīja, ka tas vēl neko nenozīmē. No tie, kas nāk no 2, 3 un 4, tur ir mazliet augstāks rezultatīvitātes procents nekā pēc elektriskajiem. Vismaz es saku, ka tajā pakājē ir 20-30. Haas komandas piemērs. Vienā brīdī Haas komanda mēģināja ar jaunajiem pilotiem, un tad saprata, ka viņiem vajag pieredzi. Atgriezās Kevins Magnusens, atgriezās Nico Hulkenbergs. Šobrīd no tās apakšas grūstās savā starpā Williams un Haas. Williams ar Albonu un Sargentu mēģina ar jaunajiem pilotiem to paveikt. Tāpēc es domāju, es neieslēdzu arī tādu elektrisko formulu, vai tur Stoffels, Van Durns vai kādi, kas jau ir braukuši, var būt. Un jauno pilotu programmas, kuras ir gan Red Bullam, gan Ferrari, gan Mercedesam. Tas ir tas ceļš, kas nodrošina tev, var teikt, vislielāko varbūtību trāpīt iekšā. Man tāds īsais atkāpes jautājums ienāca prātā par Formulu E. Jūs ieminējāties par De Vriesu. Tas, ka De Vriesam debijas sezona izvērtās ļoti neveiksmīgi, tas neatmet pārējos tos pilotus, kas pēdējos gadus ir koncentrējušies Formulai E, ka viņiem tagad būs grūtāk tikt pie iespējas braukt F1, jo redz, De Vries, kuram bija lieliski sasniegumi Formulā E, neataisnoja uz sevi liktās cerības F1. De Vries šajā ziņā neiemieso sevī visu Formula E. Pirmkārt, viņš ir tikai viens no uzvarētājiem, kuri tur ir daudz un bezmaz katrā sacīkstē cits. Tur ir ļoti neprognozējami rezultāti. Un, līdz ar to tas nav izšķiroši, manuprāt. Un nav jau tikai Formula E. Pirmajā formulā pamainās noteikumi, un Sebastians Vetels tajā pašā komandā vairs nevar pabraukt tikpat ātri, kā viņš brauc agrāk, un nevar pabraukt ātrāk par savu komandas biedru. Nerunājot par Šumacheriem, atgriežoties Mercedes rītausmā, kā viņš brauc ar Mercedes rītausmā. Kas notiek pamainoties noteikumiem Lewisam Hamiltonam?
cik ātri viņš var pabraukt ar ne tikai ar Mercedes, bet vai viņš var pabraukt ātrāk par savu komandas biedru George Russellu. Ja, tas pats De Vries ir ļoti uzskatāms piemērs tam, cik ļoti specifiskas ir tās mašīnas. Tas, ka viņas visas ir formulas un visām ir 4 riteņi un antispārni, vēl neko nenozīmē. Čalis, kurš kļuva par pasaules čempionu vienās formulās un ir kļuvis arī citās vēl iepriekš, pēkšņi F1 neko nevar izdarīt, jo vienkārši viņam nesanāk, viņam nav piemērot. Viņa rokrakstiem neatbilst, iespējams vienkārši tā gada mašīna, bet viņš neko nevar izdarīt. Tieši tik blīvi tur ir tie rezultāti. Un viņam nav iespēja uztrenēt kaut ko. Tur ir 3 dienu testu un aiziet sākas sacīgs. Viņš nevar uzlabot savu sniegumu, vai nu ir vai nav. Un ne tikai tā gada, tās sezonas fāzes, vai tas būtu McLaren ar Norris un Piastri, vai tas būtu tur, no kurienes De Vries atlaida no tās komandas, kas tagad saucās citādāk, bet bija Alfa Tauri un tagad pietiekami sarežģīti Visa, Cash App, RB. Sezonas laikā mainījās, tad, kad De Vries aizgāja Daniels Ricciardo un uzreiz varēja pabraukt ātrāk par mazo Yuki Tsunodu. Bet jebkurā gadījumā galvenais rādītājs ir viens, jau pieminētā Ricciardo gadījumā, McLaren dueta gadījumā. Ar šo konkrēto mašīnu tev ir jāvar pabraukt ātri. Kristians Horners, tad, kad jau saprata, ka ar De Vriesu neiet pārāk labi, kā lielais tētis abām komandām, RB1, RB2, tad Danielam Ricciardo vajadzēja ierasties Silverstonā un ātri nobraukt apli ar formulu. Yuki Tsunodam vajag ātri nobraukt apli ar formulu konkrēto, un De Vriesam tas neizdevās. Par bijušo Alfa Tauri komandu tagad Cash App, kaut kas, RB. Toro Rosso, sirdī Toro Rosso kārtībā. Es pieņemu, ka ieiesies RB. Tas ir visu laiku slinkākais rebrandings komandai, kā pārsaukt. Tas nav slikti. Racing Point, Force, man daudz neatšķirās no Force India Racing Point. Lancam, Lorenzam Strollam mēģinot pārdēvēt un jau spēlējot šahu, kas būs nākotnē ar šo komandu. Racing Point vienu brīdi. Tas, ka viņi visu savu līdz šim nosacīto komandas nosaukumu ir ietvēruši 2 burtos un tik un tā viņiem viss kopējais komandas nosaukums ir gandrīz garākais te tabulā. Tas ir jāmāk, protams. Labi, ķeramies klāt pie šīs sezonas un tām galvenajām intrigām. Skaidrs, ka pirmā lieta, ko visi prasa, vai tiešām atkal šīs gads varētu būt tas, un vai atkal mēs redzēsim Max Verstappen braucam visiem pa priekšu, ko tie pirmie testi mums ir parādījuši, vai vispār mēs no tā varam kaut ko izlobīt ārā un saprast par gaidāmo sezonu. Droši vien nav jābūt baigām gudriniekam, lai liktu likmes uz iepriekšējo gadu, 3 gadu čempionu. Ir vislielākā varbūtība, ka viņiem ies labi, vai tā būs tikpat dominējoša sezona kā pagājusī. Sazina, viņi ir aizgājuši pa pilnīgi citu ceļu ar savu formulu. No vienas puses viņi mūk nost no tās taciņas, pa kuru viņiem šobrīd pārējie dzenās pakaļ. Tas ir skaidrs, viņi turpina tikpat intensīvi attīstīties un nesēž uz saviem lauriem. No otras puses viņi ir paņēmuši tos risinājumus, ar kuriem Mercedes iepriekš netika galā. Un tas izskatās apmēram tā kā, labi, puikas, parādiet, kas jums tur nesanāca. Tad skatīsimies, kas viņiem sanāks. Ir tā viena bildīte, kur Adrians Newijs stāv pretī Mercedes formulē, te pagājušā gada ar to bez sānu pontoniem vispār. Tad šo es varētu salabot. Šo varētu sataisīt. Tās bildītes, kas klejo. Jā, tad mums joprojām mēs liekam tātad favorīti, protams, galvenie Red Bull, bet cik daudz varētu ietekmēt, viņiem tur tie sodi bija. Tas, ka ir mainījusies tā visa struktūra, ka pirmajā vietā mazāk tur laika ir vēja tuneļos. Plus vēl tie sodi, ka viņiem vēl procentuāli samazinās tas viss. Cik lielu tas efektu dos uz šo sezonu? Mēs gribam redzēt līdzīgāku cīņu par pirmo vietu. Ir aizdomas, ka Adrians Newijs ir tāds ģenijs, ka viņam to tuneli vairs nevajag. Ja esot cilvēki, kas redz auras, tad viņš iespējams redz gaisa plūsmu. Vienkārši ar skatu. Tas sods nebija tik nopietns, lai ietekmētu ar visiem budžeta griestiem un tā tālāk. Un tā projām iespējams jau būtu ietekmējis pagājušajā sezonā. Tie izlēcieni, tie lēcieni, kas bija mazais lēcieniņš Williams komandai, ļoti neveiksmīgā sezonas sākumu uz ļoti iedzīgo turpinājumu. Visvairāk McLaren komandai uz Austrijas Silverstone. Tev jau jāstrādā, tev jābūt uzlabojumiem visas sezonas laikā. Līdz ar to šķiet, ka Red Bull tas ir numur 1 un numur 2. Man vismaz atmiņā ir no Schumachera laikiem. Viņam tas pārsvars, tai formulai bija tāds, viņš varēja atļauties braukt ar ievērojumu mazāku risku.
tad, kad Šumacheram vajadzēja riskēt un no Mercedes formulas jau spiest kaut ko ārā, gan viņš sagriezās, gan iebrauca netur un tā tālāk un tā joprojām. Ferrari bija ļoti reti šādi gadījumi šo 5 čempionu titulu izcīnīšanas laikā, un tad šķiet vairāk, ka viņš ir aizgulējies, tur braucot minūti pārējiem pa priekšu, viņš prata tomēr saslīdēt. Tā kā skaidrs, ka Red Bull tā rezerva ir briesmīga ar visu jau, pārmainīt to. Viņi acīm redzami nav pārliecināti par to savu rezervu. Ja reiz viņi tik kardināli maina to formulu, tik ļoti piestrādā pie tās attīstības, tas nozīmē, ka viņiem ir bažas par to, ka paliekot uz tās pašas sliedes viņus tūlīt noķers. No vienas puses viņi šausmīgi riskē, tik kardināli izmainot formulu, kura ir būtībā stabili 2 gadu griezumā nesusi fenomenāls panākums. Viņi tagad pēkšņi taisa kaut ko citu. Tas ir gan risks, gan arī apliecinājums tam, ka viņi jūt to elpu pakausī. Mēs nevaram zināt, cik labi viņiem ir. Bet lai mēs neesam atbildējuši. Nē, 100% pēc testiem īsti spriest nevar. Pilnīgi skaidrs, ka tagad, kad tu vispār vari testēt 3 dienas, katrā atsevišķā dienā trasē ir viena mašīna, katram pilotam pa pusotrai dienai, tu vispār skaties, kas tev notiek. Tu nestādi tos apļa laikus, lai būtu. Kaut ko mēs varēsim kaut kādu priekšstatu gūt piekdienas vakarā pēc kvalifikācijas, un arī tas vēl ne par ko neliecinās. Treniņi, 4 diena, kvalifikācija, piekdiena, sacīks, sestdien, vēlreiz iziem cauri tam grafikam. Bet par to globālo virzienu mēs te vairāk ar pieminējam tās testu dienas, tikai 3 ir pirms šīs sezonas, atceroties gadus iepriekš, kur tur 3 bez mazai 4 dienu testi tur tiek organizēti pirms tam Barcelonas trasē un tā tālāk. Tagad arī viss tas izmaiņas ar dzinējiem, kad es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš paskatās vecos highlights, ka tur vēl V8 un vēl tur sanāks, vai ne, formulīns, ka tur arī ziedu laiki, kā kuram. Īpaši skaisti bija tad, kad bija motors, kuram bija jānobrauc tikai tas kvalifikācijas aplis. Tas bija vēl skaistāk un skaļāk. Vai tu zini, kāpēc samazina? Viens no galvenajiem Stāsti. Kāpēc samazina? Jo es tagad ieslēdzos, klausos, man tā dzinēja skaņa ir... Es varu nosaukt 2 organizācijas, ko es zinu. Nacionālā futbola līga, amerikāņu futbols, kur pie 20 gadiem bija sezona 16 regulārā sezonas spēles un 4 pirmssezonas spēles. Ja tie spēlētāji tur skrien tāpatās tiesneši tiesā, kāpēc tai ir jābūt pirmssezonai? Kāpēc? Palielināja pagaidām par 1. Līga vēlējās par 2 palielināt uz 18 spēlēm regulārajā sezonā. Un pirmajā formulā tas pats viens no galvenajiem argumentiem - bez budžeta griestiem, bez dārdzības. Ja mēs vispār dedzinām to benzīnu, ja mēs tērējam riepas, ja viss personāls ir uz vietas, lai nāk sacīksts, ir palielināts sacīkšu skaits līdz 24, un tāpēc ir viens no iemesliem, kāpēc samazināti tie testi. Kā jums liekas 24 sacīkšu skaits? Tas ir tur, kur F1 šī brīža īpašnieki, F1 šī brīža dzīves bīdītāji apstāsies, vai sacīkšu skaits varētu palikt lielāks? Vienkārši apskatāmies uz kalendāru, cik mums 52 var uztaisīt. Vairāk gan būs grūti. Saliekam vēl sprintus iekšā, jau būs vēl skaistāk. Skatāmies, tomēr mēs NASCAR varam turēt prātā. Cik viņiem ir sezona? Tagad man arī ir nojūts ar viņu izslēgšanas turnīru, ar play-off, ar kvalificēšanos ar tām sacīkstiem. Man liekas, ka starp 30 un 40. Wow. Starp 30 un 40. Par jaunajiem formātiem vēl labi, mēs tur par tām izmaiņām testu ziņā, bet sprinta sacensības. Jūs esat par vai pret? Kurš varētu būt pret? Es nevaru iedomāties. Viņam tas ir skaidrs. Viņam vēlreiz jābrauc. Vēlreiz jāstartē, stresa vairāk. Komandai arī risks lielāks, nenoliedzami, bet tik vienam skatītājam tikai interesantāk. Tie formāti arī vienu brīdi tur to kvalifikācijas secību. Tagad katram sava kvalifikācija. Kurš liekas? Ir 24 sacīkšu vietā 30. Visos sportos domā, kā piesaistīt jaunas auditorijas un tā tālāk un tā projām. Tas, ko Ģirs pateica, vispār nav ko iebilst pretī, bet uzvaras vērtību tas ir devalvējis. Arī Piastri ir Piastri pagājušā sezonā uzvarējis vai nav uzvarējis? Ir Piastri jau uzvara. Tā Grand Prix uzvaras. Tur jau tā lieta. Iesanāk tāda kā Grand Slam, kur tu vienkārši vairāk punktiņus paņem, tā kā tenisā, ko tev lielie turnīri. Tur mēģināt komplektu sakrāt lielo. Tas ir tā kā priekšsacīksts. Labi. Īpaši Kaspar. Kā ir ar to
NBA in-season, NBA cup, kuram vispār nav nosaukums. Tagad ir nākamais sezona. Viņi dabūja sponsoru. Es neatceros, kas, bet nākamajam gadam būs sponsors. Viņš tagad sauksies sponsoru nosaukums turnament. Tā parastā notiek. Jā, tā. Viņi ir dabūjuši. Jā, Jāni, jautājums. Ir dabūjuši, par to nav runa. Sponsors ir, jā, bet tu atbalst vai neatbalst? Es atbalstu, man patīk. Es paiešu godīgi, man patīk NBA tas turnīrs, tāpēc, ka man kā skatītājam... Ar visādām strīdošajām grīdām, kur... Jā, nē, tieši es teikšu, grīdas ir viens no veiksmes, manā skatījumā grīda ir viens no veiksmes stāstiem. Tāpēc, ka sākumā, kā man likās, kā es varēšu izsakot, kura spēle skaitās turnīram, kura spēle neskaitās turnīram. Skaidrs ir savādāk, grīda uzreiz man vizuāli, uzslēdzot televizoru NBA spēli, es redzu dīvainu grīdu, skaidrs, man ir jāapskatās tā dīvainā turnīra tabula. Šī spēle iet tajā turnīrā. Bet, vēl kāpēc turnīrs izdevās? Tad, kad sākās tā turnīra izslēgšanas spēles, bija skaidrs, ka pašiem spēlētājiem viņš ir svarīgs. Zvaigžņu spēle pašiem spēlētājiem nav svarīga. Tur naudiņa. Tā skaitā, jā. Tā skaitā 500 000 dabūja katrs uzvarētājs. Tāpēc es teikšu, tās turnīrs izdevās, tas viņiem izdevās. Tagad NBA ir jāizdomā, kā zvaigžņu spēle salabot, ja to vispār ir iespējams izdarīt. Kā tev tas izdodās, ka tu pat Formulā 1 to basketbolu dabūji? Jā, viņš ir pacēlis. Tu biji smaidz. Bet tā atgriežoties. Skaidrs, ka tā sestdiena interesantāka caur to, ka tu dabūni tos punktus, ka tev ir uzvarētājs, bet es jau teicu, ka devalvē to uzvaru. Pirmkārt, tu dabūni tos punktus, un skaidrs, Ģits jau pateica, skaitās oficiālā uzvara ir tikai Grand Prix uzvara. Bet tas nedevalvē, jo tas skatītājs ir karalis. Ja tas sprints izrādīsies veiksmīgs formāts un cilvēki viņu gribēs redzēt, iespējams, tas būs tas formāts, kādā mēs skatīsimies sacīgas vēl pēc kaut kāda laika. Tas ir priekšnesums, kurš ir jāpārdod skatītājiem. Tajā ir ieinteresēti gan sponsori, gan komandas, gan visi, kuri šajā jomā strādā. Līdz ar to kaut ko pasludināt par augstāku nekā cits, visu izšķir tas, kas ir interesantāks. Tas basketbols netik labi patika. Pasaules kausā futbolā cik vajag tās komandas? 46, 64, 98. Jo mazāk, jo labāk, kur īstais krējumiņš ir. Man patīk tā. Nav runa, es teiktu, ka nav runa par to, vai vispār sāli piebērt vienalga kartupeļiem vai putrai. Cik daudz tu pieber? Skaidrs, ka pasaule nevar atgriezties Eiropas futbola čempionātā pie 8, 12 komandām, 24. Virs tām 32, man liekas, jau ir pārspīlēts. Tu mēģini, katrs mēģina palielināt geogrāfiju, palielināt interesi loku un tā tālāk nopelnīt galu galā. Dolārs tam visam apakšā tāpatās ir vai eiro? Dolārs, mums ir jautājuši, dolārs jebkam, jebkur ir no Ādama un Ievas ir dolārs apakšā. Jebkam, jebkurā arhitektūrai, celtnēm, sacensībām, dolārs, kas bija... Ko tu pateiktu, kas ir senākās sacensības pasaulē? Mēs šeit uzdodam jautājumus. Jā, es atvainojos. Romas kolizejs, gladiātori vai jebkas sacensības notiek tur, kur ir dolārs. Bija vēl pirms tam. Pirms Roma. Iespējams, ka mēs nekad pirms Ferrari Olimpiskās spēles pirms mūsu ēras tāpat bija ar visu mieru ar dolārs apakšā. Šeit ar droši vien dolārs ir apakšā, kā man liekas tas, ko F1 grib, viņiem ir viena alga, kā viņi grib dabūt TV skatītāju pie ekrāna gan piekdien, gan sestdien, gan svētdien. Viņi grib dabūt 3 dienas TV skatītāju. Kurš sporta veids, kurš to negrib, ir lēmts katastrofai jau saknē. Tad ir jāmaina vadība. To darīt. Cik atšķaidīt? Cik atšķaidīt? Labi, ķeramies atkal atpakaļ pie tās šīs sezonas aktualitātēm. Ja notiek tā, ka tiešām Red Bulls brauc visiem pa priekšu, vismaz prognozes... vai kad notiek? Nomierinies, lūdzu, nesabojā visu pirms sezonas. Ja tā notiek, labākie no pārējiem, kur mēs nākamo intrigu meklējam. Jo skaidrs, ka intriga ir visur jautājums, kur tu spēj to pamanīt un ieskatīties. Kas mums tālāk seko? Kas ir nākamā intriga un kas ir labākie no pārējiem? Vai Leclerc izcīnīs uzvaru kvalifikācijā un tad cik viņš pakāsīs gongas laikā? Kurā aplī? Atgriežoties varbūt tad pie laikiem, kad Mihails Šumahers dominēja. Pagaid, jā, man drusku atbildēt. Domāja. Es ļauju Ģitam izteikt. Es saku, ka ir 2 tās intrigas. Viena ir intriga pastīties beigās tajā tabelē telefonā, kas paskatīsies telefonā, kurš kādā secībā ir finišējis. Un tad tie stāsti,
Vai Ferrari izdosies ar savām pārmaiņām pēdējā gadā Karlosam Sainzam, pēdējā gadā pirms Hamiltona? Vai strādās Ferrari tas, ko viņi ir iecerējuši? Vai Mercedes strādās? Ar Mercedes to, ko parādīja, ja nekļūdos, pēdējo 2 gadu idejas realizēja Red Bull. Mercedes arī šobrīd ir atrisinājuši kaut kādas problēmas, lai ar Mercedes varētu braukt ātrāk. Un tad McLaren lielais lēciens, ko izdarīs 2 jaunie, ļoti talantīgie, iespējams nākamie pasaules čempioni, Lando Norris un Oskars Piastri. Kurš tur tie stāsti, kā reaģēs, kas notiek ar komandu vadībām un tā tālāk. Un tad, lielais jautājums, vai čempionu titulu var nopirkt pirmajā formulā. Man tajā 5. vietā būtu Aston Martin ar Lorenza Strola miljoniem un miljardiem. Un ar Alonso pie stūres, kā viņi varēs pabraukt. Alonso vairākas reizes, tur viena Verstapena nelaimīte, neveiksmīte pietrūka, lai Alonso 2. vieta pārvērstos par 1. Jo sliktāk ies Ferrari, jo interesantāk būs vērot Hamiltona sejas izteiksmi sezonas garumā. Un jo labāk Mercedes. Starp citu, uzreiz par Hamiltona situāciju. Mēs esam redzējuši iepriekšējā sezonas laikā pārakst līgumus nākamo sezonu un tā tālāk. Taimings tagad, pirms gaidāmās sezonas, kad tu zini jau, ka tu nobraukš šo savu pēdējo sezonu, tad ties Ferrari, labi, tas jau ir liels notikums, bet fakts kā tās ne jau tīri to pārēju, bet to brīdi, kāpēc pirms šīs sezonas, kāpēc tik ātri bija jāpaziņo tas, kā tas atspoguļosies uz šo sezonu kopumā, gan Mercedesam, gan Ferrari. Ja lēmums bija pieņemts un līgums noslēgts, tad būtu naivi cerēt, ka izdosies to paturēt noslēpumā. Tad droši vien nav varianti, ir jāiet klajā. Šis nav nekas salīdzinot ar 90. gadiem. 92. gadā tās Nigels Mansells uzvar pirmajā formulā. Un Williams komanda, kas brauc jau tāpat visiem pa priekšu, pasauc Alēnu Prostu. Alēns Prosts atnāk atpakaļ, Nigels Williams šādi, vai citā Nigels Mansells pasaka, tā, Eiropai visvairāk toreiz pirmajā formula brauc Eiropā, pārgāja uz Ameriku un Alēns Prosts aizbrauc visiem pa priekšu un atstāja Alēns Prosts uzvarēja 93. gadā, un tad viss turpinājās. Vienu no Prosta labākajiem draugiem, Ayrtonu Sennu, pasauc Franks Williams pasauc uz Williams komandu. Tad Prosts teica paldies visai pirmajai formulai un gāja prom. Tur kā viņi cīkstējās savā starpā, kad uzzināja, kad nobrauc to pēdējo sacīksti. Mēs tāpatās nezinām tos precīzos datumus. Ļoti ap to laiku, kad paziņoja par Hamiltonu, paziņoja par Lando Norrisa jauno līgumu McLaren komandā. Kāds jau kaut ko zināja, ka tūlīt kaut kāda kustība būs, ja? Un tiek uzskatīts, ka viņš jau kādu laiku bija parakstījis to līgumu. Brauks un brauks. Kad Hamiltons brauks kaut kā lēnāk tajā Mercedes. Ne jau par to, bet par to visu komunikāciju iekšā. Viņu taču nostums nostājā Mercedes, nebūs tā, ka viņš tiks pie visiem datiem un tā tālāk. Es domāju, ka tādā ziņā tā iekšējā komunikācija varētu būt slēptāka, varbūt tā teikt. Pusslēptāka. Tas varētu attiekties varbūt uz sezonas pēdējiem posmiem un arī būs atkarīgs tikai no tā, vai viņš cīnās vai necīnās par titulu un par cik saisīva ir cīņa konstruktoru kausā tajā brīdī Mercedesam. Ja viņiem tur izšķirsies daždesmit miljoni par dažiem punktiem, tad Hamiltons zinās visu, kas viņam jāzina. Un turklāt tas ir vēl viens pierādījums par to, cik tā formula ir neprognozējama un neparedzama, jo tajā brīdī, kad mums likās, ka šī ziema gan būs garlaicīga, jo paliek pirmo reizi F1 vēsturē visi tie paši piloti, kas bija iepriekšējā sezonā, Hamiltons uzspridzināja visu. Bijāt pārsteigti, ja? Kurš nebija? Es saku, ka bija un nebija. Par Ferrari sapņoja Sebastians Vetels, neaiztiekot Šumahera laikus. Šumaheram jau 2 čempionu tituli ar Benettonu. 94. un 95. gadā viņš tomēr grib pāriet uz Ferrari, ko ilgi bīdīja un uzbīdīja augšā. Varbūt Silverstonā salauztā kāja patraucēja to izdarīt ātrāk, tad Šumahers. Tātad Sebastians Vetels ar 4 tituliem pārgāja uz Ferrari. Fernando Alonso, tātad šie čempioni atzīst, ka tas ir tāds sapnis, mērķis, uz ko tiekties, un vienalga, kam tu rādīs to CV, ka tur ir ieraksts sarkanā krāsā, viņi parāda, ka tas ir vērtīgs. Tad es pieļauju tādu domu.
Nu, tu par to Šumacheru vēl gribēji kaut ko laikiem. Tajā brīdī es gribēju pajautāt, vai jūs, Jāni un Ģirt, atceraties, kas bija tie stāsti, kam jūs pievērsāties, kad Šumachers dominēja, kad bija skaidrs, labi, nu, mēs nevaram būvēt svētdienas pēcpusdienu Latvijas tautai ap to, kas uzvarēs F1 čempionātā. To mēs zinām 8 posmus pirms sezonas beigām, bet vai jūs atceraties, kā jūs būvējāt stāstus, nu, lai pašiem sev būtu interesanti sekot līdz tai sacīkstei un arī noturēt to cilvēku pie TV ekrāna? Ja ir skaidrs, ka divas sarkanas mašīnas brauc pa priekšu. Nu, nebija vienmēr tā, ka divas brauc pa priekšu, un tā cīņa par otro vietu ļoti bieži bija sīvāka nekā par uzvaru, bet tu skaties no tāda sporta ziņu viedokļa, kā Šumachers atkal uzvarēja. No otras puses, gan tam Šumacheram, gan visai viņa komandai, gan ikvienam viņa līdzjutējam, arī tie kaut 60 apļi vadībā ir, kad tik kaut kas nesalūst, kad tik kaut kas nenotiek, kad tik viņš tagad nesaslīdētu. Tam, kurš tiešām jūt līdzi viņam, neviena brīdi nešķiet, ka pārsvars ir pietiekams. Līdz brīdim, kamēr ir rūtēnais karoks. Bet kā Eķi kungam patīk teikt, tev jau arī Tanta Bauskā ir jānotur pie ekrāna. Nu, labi, visvairāk bija... Es domāju, daudzām tantēm Bauskā Šumachers ļoti patīk. Es saku, ka stāstu bija stāstīt grūtāk. Es atzīstos, ka es nemācēju īsti. Tā laika moto, es nezinu, plakāts man būtu, cik bieži rādīja tos radio. Liks Rubensam Baričello palaist garām Šumacheru vai neliks? Ļausi, vienkārši kopš tā laika nerāda tos radio tik daudz, un tev jau ar tiem, vai tas bija Žants Tots vai Ross Brauns, vai liks palaist garām vai neliks palaist garām. Viņi ir iemācījušies lietot sistēmas, kur nav jāspiež poga katreiz, tāpēc šī intriga ir zudusi no TV ekrāniem. Un man Drive to Survive Netflix ir iemācījis vairāk saskatīt tos stāstus, ko jūs pieminējāt sākumā. Nebija tā informācija arī Šumachera laikā. Nav varbūt tik daudz kā 90. gadu vidus, bet tomēr 2000 gadu sākums, protams, ka mums bija mazāk programmu. Un tas, kā sameklēt un pastāstīt stāstus pirmajā formulā, es neaiztikšu nekādas basketbola programmas. Tur ir kaut kādas līdzīgas bijušas. Es nezinu, kā par pagātni, kā interesanti stāstus pastāstīt. Kā pastāstīt stāstus par cīņu par pēdējo vietu, par cīņu, kā strādās uzlabojumi, kā pastāstīt stāstu, ka McLarens tajā Silverstone'ā ir 2. vieta kvalifikācijā, un tā ir tomēr tikai 2. vieta kvalifikācijā. Kā inženieris atbild Zakam Braunam, McLaren vadītājam, ir mums strādās, nestrādās, un kā līdzīgos krēslos Zaks Brauns sēž pie bossa un atbild, ko viņš domā strādās vai nestrādās, un kas varētu notikt, ja nestrādās. Tie stāsti ar dzīvi parādīt, ne tikai rezultāti. Jā, un tās emocijas man ir padarījusi cilvēcīgāku un mācējusi saskatīt, parādīt, ka tas ir vērtīgi, kad arī tie mūsu klausītāji grib arī šos stāstus. Skaidrs, ka tu komentēšanā to nevari parādīt, tev nebūs. Tu neielaid sižetu par to, bet ir pilnīgi skaidrs, ka rekur būs. Tātad Bahreinā jau pagājušā sezonas stāsts par pēdējām vietām. Kā veiksies Viljamsam un kā veiksies Haasam? Kurš tad būs tas pretendents uz pēdējo vietu, vai viņi nokodīs kādu augšējo racing buļļus? Kā būs tajā vidusposmā, kas ar to lielo piecinieku notiks? Tur pietiekami daudz stāstu bez Maksa Verstapena. Kunga, laiks ar jums lido vējs pārnos. Es gribu tādus jā, nē atbildes no jums. Un jūs nedrīkstat izlocīties. Tur jāskatās. Tas ir pirmais instinkts. Jā, liekas, tu jau mēģināji būs vai nebūs? Kameras ieslēdz jau sākt ar šitiem jā, nē. Būs vai nebūs? Maks Verstapens ātrāk izcīna 8 titulus nekā Lewis Hamiltons. Nē. Nē. Labi. Lewis Hamiltons izcīna 8. titulu ar Ferrari. Jā. Jā. Lando Norris pabeidz savu karjeru ar vismaz 2 pasaules čempionu tituliem. Nē. Es tīri opozīcijai teiktu, jā. Man ļoti patīk Lando. Es ceru, ka viņš ir. Tādas spriedzes tiem tādiem jautājumiem ārpās. Es pats sāku nervozēt. Tev plaukstiņas sāks. Es negribu šajā visā. Es nepiedalos šitajā. Bet tu varēsi izdzēst, tad, ja tu būs prognozējis nepareizi un izvilkt no arhīva. Es taču teicu jau 2024. Šveicē ir pirmās formulas komanda. Tur,
Viss labi šveiciešiem. Šveicē labi. Šveicē viss ir labi. Kungi, mēs paskatīsimies arī, ko Olibet Bookmakeri domā par šo sezonu un arī par pirmo posmu. Un sākumā par Bahreinas posmu un par Bahreinas posmu uzvarētāju. Uz 3-2-1 visi sakam kopā, kā mums liekas, kas uzvarēs? Kā mēs to jau rādio un vēl neesam devuši. Mēs arī piedalīties, bet tā ir jūsu spēlīte. Tā ir visu spēle. Visi vienkārši drīkst teikt tajā brīdī, kurš uzvarēs. Bet jūs zināt, ko ir vairākums cilvēku novērtējis. Nu, jā, tās dzīves, tās lietas būtība nemaina. Tātad mēs 3-2-1 un tad katrs saka... Tikai pirmā vieta. 2-1. Maks Verstapens. Nu, un to, ka Maks Verstapens uzvarēs pirmajā posmā, tā domā arī Olibet Bookmakeri. Viņi parāda 75% iespējamību, ka Verstapens uzvar pirmajā posmā. Tad vienīgā iespēja kaut ko izcelt ir likt uz kādu citu. Tīri tehniski jā, Iespējams. bet atceramies, pirms 2 gadiem tas bija abiem diviem buļļiem sadega dzinējs, vai kas tur bija pirmajā posmā. Jā, sākums bija diezgan. Tā kā viss jau var notikt, viss jau var mainīties. Olibet Bookmakeri kā nākamo reālāko uzvarētāju pirmajā posmā. Tā būs jāmin, jā? Jūs varat minēt, ja jūs gribat. Spēle beidzās. Ne, ja jūs gribat, jūs varat minēt. Tas ir nākamais pēc prognozēm uzvarētājs, nevis otrās vietas ieguvējs. Jā, varētu uzvarēt. Nu, bija Hamiltons. Bija. Es šorīt paskatījos. Jā, nē, viss nav tirgus, Kaspar. Hamiltons vairs nav. Šārls Leclercs tiek vērtēts kā nākamais reālākais uzvarētājs, 10% iespējamība viņam triumfēt šajā posmā. Trešais reālākais uzvarētājs Sergio Peres, 7,7%, un Lewis Hamiltons, 4. reālākais uzvarētājs pirmajā posmā, 5,9%. Šis gan ir sitiens Sergio Peresam. Nu, es gan Pēc ar vienādu. Hamiltonam priekšā vēl. Es to Peresu ņemot vērā viņa ļoti izteiksmīgās kvalifikācijas sesijas. Tas sacīksties, viņš daudz maz atguva vēl to, ko bija izlējis to ūdeni bļodām kvalifikācijā. Tā kā, nu. Labi, par sezonas kopvērtējumu. Vārdā sāk smaidīt. Jā, par sezonas kopvērtējumu. Nu, šeit Maks Verstapens ir vēl izteiktāks favorīts. Olibet Bookmakeri uzskata, ka Maksam Verstapenam iespēja 4. gadu pēc kārtas kļūt par pasaules čempionu ir 87,7%. Kā otrs reālākais titulu pretendents ar akurāt 80% mazāku iespējamību, 7,7% ir Šārls Leclercs. Tālāk ir Lando Norris 5,9% un Lewis Hamiltons 5,9%. Un te man likās interesanti, tā vienkārši pastoties šīs Olibet Bookmakeri prognozes. Pirmais posms ar kopvērtējumu. Pirmajā posmā četrniekā nav Lando Norris, bet viņš savukārt ir tā stabili četrniekā kopvērtējumā. Ticība McLaren progresam. Ticība tam, ka McLaren ieskriesies? Es to tulkoju, ko Bookmakeri nevar tulkot. Sākumā tad nebūs tik ātri un beigās ir tik ātri. Es neredzu citādā. Es teiktu, ka tas, ko McLaren izdarīja pagājušās sezonas vidū, ļoti padara interesantākas visas šīs prognozes, jo tagad mums ir vēl viens gads uz priekšu ar šiem pašiem noteikumiem, līdz ar to visiem ir vēl lielākas iespējas savilkties ar vien blīvāk, un katrs visniecīgākais uzlabojums var dot vēl lielāku liecienu rezultātos. Līdz ar to tās prognozes par sezonas kopvērtējumu, es gribētu teikt, ka ir stipri vairāk ar dakšām rakstītas nekā par pirmo posmu. Klausieties, es saprotu, ka pirmā formula nav ne basketbols, ne hokejs, bet jums abiem patīk pirmā formula. Jā, mīlām pirmo formulu, bet tā būtu pareizi. Jūs mīlējāt arī 2007. Hokeja un pirmā basketbola ir pirmā formula. Jūs mīlējāt arī 2007. gadā. Hamiltons pazaudēja savu titulu, izbraucot ārā pa ceļam. Alonso pazaudēja. Abi divi pazaudēja. Draugi labāk. Divus posmus pirms sezonas beigām Kimi Räikkönen atpalika 17 punktus. Un tur abi divi McLaren bija, tur priekšā, tur vienkārši bija jāizvēlās, kurš paņems titulu. Un Jurka Tanniņa. Starp citu, vēl bija tas joks par Hamiltonu, ka viņš kādreiz jau ir braucis Ferrari formulā. Tas tieši par to gadu, ka patiesībā viņi taču bija nokopēti. Ja? Bet tas tā. Un vēl es uzmetu arī Olibet Bookmakeri par konstruktoru kausu. Domā, protams, tur arī Red Bull favorīts, bet, kas man likās interesanti, netika izteikts favorīts kā Maksu uz čempionu titulu. Ja Maksam uz čempionu titulu bija 87,7%, tad Red Bull kā konstruktoru kausu ieguvēja ir 86,2%. Es drīkstu ātri patulkot, ka Sergio Peres sačakarīja sezonu. Cik ļoti viņi tic Sergio Peresam. Tālāk ir Ferrari 12,5% un McLaren un Mercedes iespējas triumfēt konstruktoru kausā tiek vērtēts identiski ar 10%.
Tas varētu būt blieziens Wolfam, ja? Ka viņa izredzes vērtē vienlīdz ar McLaren. Viņš varētu nebūt. Un patiesībā Aston Martin tālu. McLaren, Mercedes un Aston Martin bija diezgan līdzīgi. Aston Martin bija nedaudz švakāks tās prognozītas, bet turpat vien ļoti, ļoti blakus bija. Tev tur ir pēdējie 9. un 10. vieta? Man nav. Es kā sporta ziņu cilvēks, man jau tas tabulas augšgals tikai interesēs. To es brīvajā laikā. Man šeit, diemžēl, nav, bet pēc tam Jāni, kad kameras tiks izslēgts, mēs paskatīsimies. Jā, bet jau reizēm arī jākomentē, nezinu, Detroits Pistons un... Paldies Dievam, ka es uzskatu, man iekrita labākā Detroits Pistons spēle šajā sezonā, kas viņiem bija, kad bija vienīgo reizi jākomentē pret Milwaukee Bucks cīnījās, varēja iemest no tālās distances. Sākās nonākt pie basketbola vienkārši. Ja mēs ar Jāni Ančevicu esam vienā telpā, agrāk vai vēlāk basketbols pacels. Šveices hokejā mēs varam parunāt par jauno Rudolfu Balceru līgu. 2 gadi! Vēl 2 gadi Šveicē, burvīgi. Es biju priecīgs vakar. Pilsētu, toreiz atkal izrunāties ar Edgaru un priecāties par vārtiem, piespēlējumu, par Rudolfu Balceru partneriem, tā kā skaisti. Kungi? Jo te varam turpināt. Kungi, sarunas noslēgumā man ir tāds, kā es pats uzskatu, cilvēcīgais jautājums. Atbildiet, cik godīgi jūs varat un cik godīgi paši vēlaties. Parasti to tā nedarīt. Mazums, tāpēc, ka es pārlekšu no darba, es nedaudz jūsu mājās gribu. Ieiet pāri jūsu ģimenes slieksnim pārkāpt. Tagad, kad jūs uzzinājāt, ka atgriežās F1 jūsu dzīvēs nedēļas nogals, 24 F1 nedēļas nogals. Jūsu ģimenes reakcija, kad jūs mājās pasakat, F1 ir atpakaļ. Cik daudz brīvdienu plāni tika nokancelēti? Izbraucieni, biļetes. Tieši neviens. Nopietni? 24 nedēļas nogales. No 52. Man vieglāk ir atrast brīvu pirmdienu vai brīvu otrdienu nekā brīvu sestdienu vai brīvu svētdienu. Tā kā F1 neko nemaina. Tom, ar ko apprecējās tava sieva? Kas tas par jautājumu? Ar ko apprecējās tava sieva pēc profesijas? No sporta komentētāja, ja? Ar ko apprecējās Rūta? Man liekas, es vēl biju video inženieris. Tas ir vēl trakāk. Bet ar televīzijas cilvēku, kas strādā nedēļas nogalēs. Ja tu atceries tā un arī tavs pirmsākums. Mēs iepazināmies, arī Ilze ir bijusi tuvu televīzijai. Tās, kā Ģirds teica, sestdienas, svētdienas aizņemts. Sestdienas šādi vai citādāk mums ir bijis pieskaņots manām darbām un sporti. 80% notiek sestdienās, svētdienā. 80%. Vakari un sestdienas, svētdienas. Jā, vakari un sestdienas, svētdienas. Un, diemžēl, arī diezgan agrīti. Jā, tā kā arī man praktiski nekādu izmaiņu, man bija... Tātad svētku ģimenē atgriežas formula, atgriežas mājās. Jā. Ideāli. Jāni, Ģird, teikšu jums milzīgi paldies, ka savā tik saspringtajā šajā nedēļā pirms F1 jaunā sezonas sākuma atradāt laiku arī pie mums paviesoties. Un vēlreiz atgādinām, F1 šo sezonu dzīvo GO3 ekstra sporta sadaļā un pirmais posms arī kanālā TV6. Atceramies, pirmie 2 posmi. Sestdien Grand Prix, ceturtdienā treniņi, piekdienā kvalifikācija, sestdien Grand Prix. Bet tā tikai pirmās 2 nedēļas. Pēc tam, kā jau ierasti, svētdienā. Kungi, vēlreiz milzīgs paldies un... Paldies jums! Trasē! Flex test, es to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambīcijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test.